ka īstenībā ir ļoti daudz dažādu veidu attaisnojumu dokumentiem, un es arī mēģināšu par pilnīgi visiem, kas mums ikdienā grāmatvedībā ir, arī izstāstīt. Gan, protams, mazliet arī par normatīvajiem aktiem, kur tas ir, kāpēc mēs darām tieši tā. Ja, bet mēģināšu arī, teiksim tā, ar tādiem jau reāliem no dzīves piemēriem padarīt to visu saprotamāku. Tur, kur parādās tādi konkrētāki nosaukumi, kā šeit ir arī minēts, tas ir preču piegādes dokuments. Tātad tas var nebūt attaisnojuma dokuments, tas var būt tikai un vienīgi kā preču piegādes apstiprinājums. Ja. Tur ir mums tāds nosaukums jau konkrētāks, un PVN likumā tiek lietots nodokļu rēķins. Kā redzat, te arī nav pavacīme, piemēram, tāda vārda. Ja. Lūk, šajā gadījumā var šos maksājumu uzdevumus tātad sagatavot, ja, un arī iesniegt uzņēmumā, kad kur ir iztērētā nauda par, piemēram, metro. Te tad arī no vid prezentācijas, tātad dokuments rēķins, kuru cits uzņēmums izsniedz uzņēmumu samaksāšanai, ja ir šī atbildīgā persona vadītāja noteiktā kārtībā. Tad var būt dokuments bez paraksta. Tad, bija papīrs, tad bija šie elektroniski sagatavotie, un tagad ir strukturēties, kas arī ir elektronisks. Kāda atšķirība no parastajiem elektroniskajiem, tad šis tiek sagatavots, pieņemsim, par precēm, veidojot samaksāšanai strukturēto, un jums jau ir preču piegādes dokuments ar visām, pieņemsim, tā kā pavadzīme sagatavota, ja, bet viņš nav strukturētā formā, tad šeit jūs varat vienkārši uzrakstīt vienu rindiņu, jo tas ir maksāšanai, ja, un atsaukties piezīmēs uz konkrētu pavadzīmi un viena summa, un tur viņai jābūt 100% pareizai. Ja, tad arī viss būs.